Visiem sveicināti, mani sauc Kaspars Gu, un šodien mēs spēlēsim nākošo daļu sēriju Strejam. Un iepriekšējā sērijā mēs nozagām atomu bateriju, un mēs ieradāmies Klementīnas mājā. Mēs gribējām viņai iedot, bet viņa nekur nav, un viņa atstāja mums lūk šito te zīmi. Un mums tagad vajag saprast, kā tikt no šeit ārā. Viņa kaut ko noslēpa savā mājā, un tāpēc mums tagad būs jāskatās, jā. Un es nezinu, ar ko mēs sāksim. Es jau pārbaudīju datoru, tur nekā nebija. Es sapratu, ka mums jāpārbauda laikam dažādas lietas, un tad mēs sapratīsim, kur kasu var kur, piemēram, šitā. Tu atradi kaut ko? Es neredzu neko, tu esi drošs? Labi. Tātad, ja B12 sanāk teiks šito lietu, tad laikam te nekā nav saprotams. Labi, kas tas ir? Ļoti dīvaina lieta ar apartamentā. Tas ir kā kompanjoni, domā, kā izskatās cilvēki. Tas ir interesanti. Apskaties, te kaut kas uzrakstīts šeit. Tas ir uzrakstīts, nāciet uz. Skaidrs. Un tad mums šitā, te jāatrisina mīklu, un mēs uzzināsim, kur mums ir jānāk, vai es nezinu, kur ir Klementīna palikusi. Es nezinu, bet, būs jāskatās. Tā, kas te ir? Mēs varam... Nē, šito man nevajag. Tas nav... Es negribu. Es gribu skatīties apkārt. Mani sensori uztver kaut kādas vielas, bet tā viņi taisa kaut kādu iekšējo mieru. Kā es kompanjons, es nevaru sajust to, un es nezinu, kas tas ir. Te arī ir uzrakstīts kaut kas zem konteineru. Tas ir uzrakstīts esmu ar, ejiet uz. Tātad esmu ar, tas sanāk, Klementīna ir ar kaut ko, un tas sanāk, ejiet uz, vēl nav zināms. Tad Klementīna ar kādu ir, noteikti sanāk. Tā, kur mums tālāk jāiet, šitan es biju. Es paskatīšos vēl, lai šitan varbūt kaut ko atradīšu. Šito mēs jau redzējām, šito mēs skatījāmies, te nekā cita nav, ja? Sanāk. Mēs varam uzlikt šitan. Nē, te nekā nav. Tā labi. Mēs šitan bijām visu paskatījušies, šitan mēs esam, te varbūt kaut kur vēl vieta. Varbūt. Te nav nekas, te arī nē. Labi, ejam tad skatīties šitan, kas te ir. Pārākšu pāri. Tā, opā. Nē, tas skaidrs, te nekā nav. Labi. 11. oktobrs. Kāpēc visu laiku tev visur parādīt 11. oktobrs? Dīvaini. Opā. Man nav idejas, kas tas ir, bet tas spīd, un tas izskatās ļoti interesanti. Jā. Piedod, es biju kaut kur citur. Es nemaz neieraudzīju šitānu uzrakstu. Tas ir uzrakstīts nakts klubs. Tā tas sanāk, esmu ar kādu, nāciet uz nakts klubu. Tā ka mēs jau it kā tagad varam iet, mums jau it kā nav, mēs it kā jau tagad varam iet, bet, labi. Vajag paskatīties, kur vēl var būt. Šitā mēs apskatījāmies, tur mēs bijām. Un šitā vēl nebijām. Lot.
Tu atradi kaut ko? Es neredzu neko, vai tu tiešām? Tā, paga, man jāpajautā B12 varbūt. Varbūt koda īziņas mums palīdzēs atrast Klementīnu. Bet tagad mums ir esmu ar, nāciet uz naktsklubu. Mums vēl nepietiek vēl viena vārda. Kur man viņu meklēt? Mēs tur bijām, tam mēs bijām. Tur augšā it kā var uziet. Tur augšā, protams, kaut kas ir. Bet, kā tur uziet augšā? Un kas to mums deva? Mēs varam tā izdarīt. Tam mums tomēr vajadzēja paskrāpēt. Labi, kas te ir? Nē, gulēt nē. Gulēt nē. Nē. Tā, kas te ir? Šitas games ir ne tāds dārgs, un viņam izskatās, kad viņam ir mākslīgi viņš spīd. Varbūt tas ir kā kāda gaisma vai kaut kas tāds. Bingo, te ir uzraksts, tas rakstīs Blazers. Esmu ar Blazeru, nāciet uz naktsklubu. Skaidrs. Tas ir Malets leitnanta kaķi. Tagad atradīsim viņu. Mums nav baigi daudz laika. Tāks, mums vajag iet prom no šienes. Tikai kā mēs iesim ārā, ja mūs ieraudīs uzreiz roboti? Es ceru, ka es stāvēt varu, ka viņš man neieraudīs. Nē, it kā neierauga. Tikai vajag pagaidīt, ka viņš aizies. Tā. Galvenais nespiest ņaudāt. Galvenais neņaudāt. Tas pats galvenais. Tu neskatīsies labi? Tur vairs nav. Es nevaru aizlikt. Es nevaru. Labi. Man vajadzēs, uzmanīgāk, man vajadzēs iet uz pa šajieni, kad viņš aizgriezīsies tikai. Griezies prom. Nē, lūdzu, nevajag. Fūf. Nē. Es ļoti labi sanāk visu darīt. Ļoti klusu un mierīgi. Galvenais, lai neviens mūs neierauga. Ak, Dievs. Es viņu nepamanīju tur. Es domāju, viņš ir kaut kur tur aiz... Un kā man tagad tikt? Es varu pamēģināt. Apskriet. Jej! Paldies! Uzredzēšanos! Tā es makaļ. Es ar viņiem runāju, kur pazuda muzikanti. Barā? Diez vai.
Tā, tagad mums, es saprotu, ir jāiet uz nakts klubu, bet es vēl gribētu apskatīties apkārtni vēl joprojām. Pēc, kad es domāju, ka esmu tad kaut ko vēl vajag apskatīties, jo es uzzināt, vai es reāli visu esmu apskatījies. Tā, es pat nezinu, kur iet. Te ir nakts klubs, laikam. Tas nav priekš tevis Eikronga. Jā, tas ir noteikti nakts klubs. Tikai kā tur tikt iekšā? Ielaidīsiet? Lūdzu, ielaidiet man iekšā. Tu bēdīgs esi? Labi, dīvaini. Es te drusku patraucāšu. Es te jau seifu atvēru, bet, varbūt kaut kas interesants. Man vispār vajadzētu palēkāt pa augšu kaut kur. Varbūt kaut ko atradīšu. Un es jau eju uz zemi. Nē, te nav interesanti. Jāpaskatās kaut kur, kur ir vairāk vietu, kur var uzkāpt augšā. Blazera te vairs nav. Hello, čau. Piedod, mazais, tu nevari te spēlēties. Neko korpus nav vieta priekš mazņiem kā tu. Jā, ieja ir aizliegta. Es jau sapratu. Tā. Es tā sapratu, ka Klementīnas Blazers atrodas diskotēkas zālē, bet kur man iet, es nezinu. Es strādāju un man ir grūti iztīrīt ielas, bet te visu tikai piesārņo. Vienalga. Tā strādā pasaule. Uz ko tu skaties? Varbūt tā ir mūsu ieeja klubā vienīgi. Bet, es tur aiziešu pēc tam. Es tagad gribu apskatīties, jo man tā liekas, kad es kaut ko te vēl joprojām viņi runājās. Man liekas, ka es kaut ko neesmu līdz galam ieraudzījis. Šitan es biju iekšā. Varbūt kaut kas te vēl ir. Labi, es te neiešu, tāpēc, kad sargi mani var ieraudzīt. Vispār citi, ka ir vienkārši roboti, viņam vienalga. Tā, ko tu gribi? Ko es varētu izdarīt tagad, šef? Bateriju? Vai jūs varētu maksāt ar īstu monētu? Nē. Es kā jau gribu paskatīties, kas jums te ir interesants.
Zāģis, priekš ko viņai zāģis? Nazi labāk vajag. Tur ir caurums, tur var ielikt. Es tev te izmētāšu visu. Nu es šitān jau biju. Pareizi. Tā, vispār cik man procenti šitas 85. Tā. Kas tas ir? Vēl viens kaut kas jauns parādījās. Tā, un šito es nesaprotu, kas tas ir vēl? Kur šito meklēt? Vai kā? Es nezinu. Es vēl pagaidām pameklēšu apkārt. Tā, tur augšā es arī biju. Tur bija. Tā, ar šitiem es runājos. Tur es biju augšā. Te nekā jauna nav. Ar šitiem es arī runājos. Tur es biju. Labi, sāksim tagad domāt. Tur es biju točno šiten, es atceros. Viņš jau tagad var pārdot. Visu. Sveiks, man kāda tavā izmērā piedod. Kas ir tā palietiņa? Baterija. Aha. Karuši viņam te jau viss iekrāva un mašīna jau aizbrauc. Jā, mašīna aizbrauc. Un lūkat palika vaļā priekš manis, lai es te ieietu. Lieliski. Tā, labi. Kuras vēl neesmu bijis? Es gribu šitan aiziet. Tā, izlasīt. Šito... Lai uz Elli sargi un lai dzīvo outsider, šito es lasīju. It kā man liekas, ka es tur pilnīgi mierīgi varētu tikt augšā. Vai nevaru? Liks, neliks. Un kā man tagad labāk, kur lekt? Kamēr es neieraudzīšu, tik man nesapratīšu. Labi, varbūt te tomēr uzlikt nevarēs. Taču ne? Bet es nesaprotu, tur it kā... Varbūt arī nav vieta. Atcer šēni. Opā. Es nedomāju, ka te vienkārši tāpat ir uzliktas vietas, kuras varu pilnīgi viegli vienkārši pārlikt un uzlikt. Jā, tas ir vienkārši. Te ir uztaisīts šādi, te vienkārši... Es neticu, ka te nekā nebūs.
Es varu šitani ielikt. Es tāpēc kaut kur tikšu iekšā? Jau, kur es esmu? Cietums? Izlaidies mani ārā. Policistu žetons. Jauns žetons. Izlādējies. Kāpēc viņš man līdzinās drusku Šeimusam? Vai kā tur viņu sauc? Nezinu. Šeimus vai Sīmus? Nezinu. Tā. Mēs atradām žetoniņu. Tas jau priecē. Mums ir te 3 žetoniņi un otrā pusē 3 žetoniņi. Mēs esam kaķis ar žetoniem. Mēs esam kaķis, kurš dara vairākas lietas kopā. Mēs esam outsiders, mums patīk dziedāt dziesmas, mēs esam policists, mēs esam kaķis. Tā, labi. Jāiet zemē. Zemē. Atkal zemē. Nevar nolikt, nevar. Tagad varā. Davai lec lejā. Lieliski. Pagā, kas tā pa lietiņu? To nevar paņemt? Nē, nevar paņemt. Interesanti, mēs jau atradām vēl vienu žetoniņu. Tas nozīmē, ka kaut kur vēl varētu būt kaut kādi vēl žetoniņi. Un mums vajadzētu viņus savākt. Vismaz es tā domāju, es nezinu. Tā. Kur vēl mēs varētu iet? Es gribētu apskatīties visas šitās te vietiņas. Interesanti. Es tiešām nezinu, ko man darīt. Es te visu pārskatījos. Varbūt es tomēr iešu. Jā. Bet es vēl joprojām nesaprotu. Kur atrast šito lietiņu? Izskatās, ka viņš kaut kur ir Midtownā, bet es cenšos kaut ko saskatīt. Es neko nesaprotu. Labi. Jāpameklē laikam būs. Sveiki. Jūs kaut ko gribējāt? Nē, negribējāt. Nu, kaut kur augšā viņš vispār ir. Labi, tur mēs iesim uz diskotēku, bet es līdz galam nesaprotu, kur man iet. Tā, labi. Tā vēlreiz jāapskatās. Tas... Aha. Zils uzraksts. Zils uzraksts. Reku zils uzraksts. Es jātiek kaut kā augšā. Rekur. Rekur zils uzraksts. Nu. Es par viņu nevaru patikt. Tā. Es jau sapratu. Man B12 nevarēs palīdzēt. Tā. Zils uzraksts, blakus, televizors un māja kaut kāda. Varbūt tā ir māja iekšā.
Labi. Šī vieta ļoti forša. Kāpēc es gan nejūtu pilnīgu šaurumu, jo spilveni un augsti dzērieni. Šis drons ir pie vienas vietas jau apnicis, bet es ilgojos pēc sava vecā izskata. Man drusku pietrūkst būt izsalkušam un izslāpušam. Es zinu, ka tas nav palīdzoši, bet ja mēs paliktu, tad drusku ilgāk. Paldies par klausīšanos, tagad gatavs doties tālāk. 88%. Tā, ko mēs vēl varam paskatīties? Tā, mēs šito mēs nezinām. Šito vispār interesanti, kur tas ir. Šito mēs arī nezinām. Varbūt storijā kaut kur parādīsimies. Tā, šito. Tas ir kaut kādā vietā iekšā, kaut kādā garažā. Labi. Arī, ja godīgi, nekas, ja mēs nesavāksim visas šitos te vietas, kur var atcerēties, tāpēc, ka es jau gandrīz vai atradu to augšējo vietiņu. Labi, tagad jāiet uz diskotēku. Sveiki. Aleks, hei, ko tu dari te augšā? Tu gribi ar mums balīt? Te nāc iekšā un dabū savu dzeramo. Labi. Tā, esmu iekšā diskotēkā. Toks. Dievs, te jau ballīti ir, jā. Anna, es samaksāju ekstra naudu, lai dabūtu savas deju kustības no Bāncera. Viņš ir vienīgais, kurš programmē hologrammu šajā laikā. Tev patīk mana maska, es to uztaisīju pats. Foršu. Tas traucē sarga signāliem. Un tas izskatās forši. Kas tu esi? Šis klubs ir pilnīgākais sūds. Kad es gribēju tikt no stulbiem VIP istabā, viņi mani izmeta laukā. Mani. Vai tu iedomājies? Un tāpēc es nozagu šito sviru. Ja tu dabūsi man dzert, es tev ādošu šo sviru, bet man to tāpat nevajag. Mums vajag dzērienu. Sveiki. Un uz pa labi un pa kreisi. Bip, bup, svīp, svup. Tas ir Zegema deja. Labi. Ko es izdaru? Es varu uzkāpt.
paveicās, es laikam kaut kur tikšu. Vai arī netikšu. Es viņus mocu. Labi. Kas te ir? Disks. Opā. Mums vajag sviru no tā džeka. Kur mums atrast sviru? Visiem sveicināt ar jums DJs Matkijs un šodien sāksim ballīti. Šito pirmo dziesmu mums lūdza mūsu draugs Blazers. Skaidrs. Tā, vēl joprojām mēs nevaram atrast tā. Vispār, kur varētu būt šitas te dzēriens? Viņš varētu būt vai nu uz galda, vai nu tepat bārā. Es ar visiem it kā parunāju. Ar šito es nevaru runāties. Ar to. Es varu pieglānīties. Tā. Barman Ilīs. Sveiks. Balkona ir aizslēgta. Kaut kāds privāts tur tagad sēž. Tur ir kaut kāds rezervēts ar Blazers. Okay. Rekur Blazers. Sarunājas ar kaut kādu dīvainu robotu. Un kā man tur augšā tikt? Es jau sapratu. Jā, man vajag. Tas ir ļoti interesanti un baigi uzlabot tehnoloģiju šeit, skaidrs. Dīvainais dzēriens. Tā, kur ir tas čubriks? Vat, tev vajag to. Jā, viņam vajag, varbūt. Paldies, mans draugs. Te tev nāk kapsulī. Paldies. Un tagad man šitā nejaustāda. Tikai es nesaprotu, šitam vajadzētu būt Šitam vajadzētu būt diskam, bet nav diska. Labi, dīvaini. Tā, uzliksim šito te, augšā šitā. Un tagad mēs varam nolaist šito un laikam uzlikt augšā. Uzlaid man augšā. Kā iepriekšējo reizi. Tā. Es esmu. Kur es esmu? Neko nesaprotu. Tas rada mums ceļu uz VIP istabas skaidrs. Trešais? Šito es jau spiedu. Vajag atstāt šādi, lai viņš būtu atstājies. Un tu, ko tu darīsi? Un tu man dosi vēl dažus, ja? Tā, Blazers aiziet kaut kur citur. Un tagad beidzot mēs varam tikt.
Nebija nemaz tik grūti. Taks. Rafs. Man ir ļoti labas draudzība ar sārgiem. Es nesaprotu, kāpēc cilvēki viņus tā ienīst. Es nezinu, kas tā pa lietu. Es būtu interesēts, ja tu... Es jau... Man tādu nevajag, tāpēc, ka man ir... Es varu visu darīt. Un tagad ļauj man dejot. Ok. To zelta roka. Un zelta kājas vēl. Skaidrs, kāpēc viņš ir tāds. Tā mums laikam jāiet tālāk. Klementīna? Divus putnus ar vienu akmeni. Tu neizskaties tādu kudrus, kā liecies mazais skaits. Vienalga. Nekas personāls. Biznes ir biznes. Biznes ir nauda. Un man patīk nauda vairāk nekā draudzība. Tagad viņi ir visi jums. Karaļš viņš kontrolē tos dronus sanāk laikam. Mēs viņam uzticējāmies, devām šito cepuru un visu pārējās lietas. Viņš mums iedeva bateriju un tagad mums palika vēl joprojām baterijas šitam te iekšā un priekš kam. Mēs pat neiedavām Klementīnā un tagad mēs esam cietumā. Lieliski, jā. Nu, nekas baigi labs nav, mēs esam cietumā. Jā. Tāpēc, jā, nākošo sēriju mēs turpināsim pēc tam. Un, ja jums patika šitas sērija, lieciet laiku un abonējiet kanālu. Un uzrakstiet kādu komentāru. Visiem atā!